Vīrietis absolūti nav tev neko parādā. Un lieta ir tāda, ka sievietes jau daudzas zina no galvas savu vēlmju sarakstu saistībā ar vīrietim, ko vīrietim ir jādara priekš sievietes. Tātad vīrietim vajag mīlēt sievieti, vīrieša pienākums vienmēr būt blakus sievietei, viņam vienmēr ir pienākums būt par īstu vīrieti blakus sievietei, un regulāri dzirdams tas, ka vīrietim pienākas. Diemžēl mīlestības pilnas attiecības nav iespējams izveidot tādas atklātas un patiesi mīlēt otru cilvēku, ja no tevis patstāvīgi gaida tādu kā piedzenu klāt parāda un pienākuma sajūtu. Tas nav iespējams, nekādas attiecības. Vīrietis ir kopā ar tevi, mīl tevi, ne jau tāpēc, ka viņam ir pienākas tā darīt, un viņš tā pienākuma dēļ tikai dara. Nē, bet tāpēc, ka tu esi tieši tāda sieviete, tu viņu tieši tā mīli, tu tā priecē viņu, tu tā palīdz viņam būt laimīgam. Tad viņš, protams, vīrietis gribēs būt tev blakus, bet ne jau tāpēc, ka viņam ir pienākums kaut ko darīt dēļ tevis. Obligāti atbrīvoties no šīs pozīcijas, ka viņam viņa pienākums ir tāds un šāds, neviens tev neko nav parādā attiecībā pret tevi. Tāpēc sievietēm, kurām ir problēmas attiecībās, tādas uz šķiršanās robežas, nesapratne attiecībās, noteikti pāriet uz manu mājaslapu, kura norādīta šeit apakšā zem video aprakstā, pāriet un noskatāties webināru, bezmaksas webināru par laimīgām attiecībām pateicoties Doma spēka praktikām. Un tad jau, ja rodas pēc webināra kādi jautājumi, droši varat pieteikties pie manis individuāli uz konsultāciju, izrunāsim tavu situāciju konkrēti attiecībās un kā kurs var tev šajā lietā palīdzēt.